Bauskas novada pašvaldību vēlēšanu kandidātu partijām. Un kā noslēdzošie pie mums šodien ir partija Suverēnā vara, apvienība Jaunatvieši, pārstāvis Gatis Mišiņš. Sveiki! Sveicināti, jā. Tātad sāksim, varbūt dosim vārdu jums nedaudz pastāstīt par savu partiju, pāris vārdos par savu partijas programmu un kas tad ir tās galvenās vērtības, ko jūs šajās vēlēšanās piedāvājat. Es droši vien sākšu drīzāk vairāk ar to, kādēļ es šeit esmu, ne tikai pie jums, bet vispār kandidēju vēlēšanās. Tātad manas tās dzīves prioritātes noteikti nebija veidot kaut kādu politisko karjeru, bet skatoties, teiksim, kā tiek vadīta saimnieciskā dzīve pašvaldībā, tas lika rosināt domāt par to, vai es tam varētu dot kādu pienesumu, ņemot vērā, ka man tāds vecuma posms jau pāri 40, kad arī ir šī vēlēšanās dot kaut ko sabiedrībai kopumā. Līdz ar ko tas ir tāds pamata mērķis nākt un palīdzēt ar savu redzējumu pašvaldības darbā. Tā ir tāda galvenais mans mērķis. Un, ja par mūsu partiju kopumā runā, faktiski es esmu apvienības Jaunatviešu pārstāvis. Kā mēs esam radušies? Mēs būtībā esam radušies nevis kaut kādas politiskās sistēmas, kaut kāds izveidots mistiskas enerģijas kamols, kurš tagad pēkšņi, mēs te esam partija un pievienojoties mums, bet būtībā ir izveidojusies liela iedzīvotāju domu grupa, kur ir ar līdzīgām domām, un tas viss tikai rezultējās ar diezgan loģisku partijas dibināšanu, jo faktiski, lai varētu kandidēt, teiksim, arī pašvaldības vēlēšanās, jums ir nepieciešams juridiskais status. Līdz ar to tādā veidā ir veidosies šī partija. Kas ir mūsu tādām, ja par vērtībām jūs jautājat, tad viena no svarīgākajām vērtībām, ko mēs uzsveram, kad būtībā mēs redzam, lai sabiedrība kopumā attīstītos un ietu vienotu ceļu, tātad būtu visiem nepieciešams arī saliedēties. Tātad nešķirot kaut kādās slāņos, vai nabadzīgāki, bagātāki, vai tur, nezinu, kaut kādas nacionālās piederības, vēl kaut ko. Tātad mēs uzskatām, ka ja mēs šeit dzīvojam visi vienā kopienā, tad mēs esam arī katrs atbildīgs par to, kādu pienesumu mēs šai kopienai dodam. Ja mēs paskatāmies statistiku, pēdējās pašvaldību vēlēšanas, Bauskas novads tikai 27% atnāca vēlēšanām. Šajā gadā cerēsim uz lielāku ciparu, kad cilvēki būs aktīvāki un intereses. Daudzām partijām, tā skaitā jums, tie saraksti nav pilni. Kā bija tas atlases process? Grūti, cilvēki negribēja, kūtri, varbūt var pastāstīt šo procesu. Redziet, mēs esam diezgan jauns spēks, kas ir, spēks. Partija ir izveidosies būtībā pirms 2 gadiem, tātad arī likumsakarīgi, kad šo biedru skaits pamazām veidojās. Un tas, ko gribu pateikt, kad jau šobrīd man Bauskas novadā mums ir ap 30 biedriem. Mēs gan tiesa pārklājam visu Latviju un, teiksim, vidēji katrā pašvaldībā mums arī ir šie 30 biedri, bišķi vairāk. Tā kā līdz ar to kandidēt ar pilnu sarakstu, ja ir atbilde, tad, protams, no 30 cilvēkiem salasīt pilnu komandu, kas ir spēcīga katrā no šīm funkcijām, kas būtu pašvaldībā, teiksim, jādara, ir diezgan sarežģīti. Bet uz to mēs skatāmies šobrīd vairāk, arī mūsu programmā tas ir redzams, ka mēs nepārklājam visas funkcijas, bet mums ir tādas pamatiezīmes, kam mēs gribam pirmām kārtām ķerties klāt. Līdz ar to šis, teiksim, cilvēku skaits mākslīgi arī nebūtu vajadzīgs. Un otra lieta, ko gribu pateikt, kad šobrīd jau mēs arī faktiski pretendējam uz vēlētāju, kurš visticamāk iepriekš nebija nācis uz vēlēšanām, jo tie, kas iet vēlēt, mēs, teiksim, sarunājoties ar iedzīvotājiem, esam sapratuši, ka viņi arī turpinās vēlēt par to, ko viņi gadiem ir darījuši. Tā kā
Tātad mūsu vēlētājs visticamāk ir tas, kurš pievienosies mūsu tai kopējai domai, kur mēs vispār gribam aiziet. Pirms es nevēju specifiskiem jautājumiem, kur tur Elīze sagatavojas, un no manas puses, tad varbūt vēl tas jautājums, ja mēs skatāmies arī tavas, arī visā politiskā spēkā šeit, kas ir tās spēcīgākās puses, ko tu varētu piedāvāt, ja jūs iekļaut domā? Precīzai jautājumi, tādas spēcīgākās puses. Kā personībai, kā politiskajam spēkam, no ko jūs varētu uzlabot, teiksim, Bauskas novadā, ja, kas šobrīd varbūt stagnē vai neizdodas tik labi, ja? Ko jūs varētu, teiksim? Tātad man ir diezgan stingrs redzējums vienā konkrētā lietā. Šeit pirms manīm nāca priekšgājēji, kas ir esošā vara, faktiski, kas ir diezgan pārsvaru pār visiem pārējiem. Viņi tā kā nāk ar lozungu, kad stabilitāte ir, jā, mēs te esam iestrādes izveidojuši. Šī ziņā viss ir kārtībā, bet es redzu arī mūsu pašu kaut kādās privātajās sfērās, uzņēmējdarbībās vēl kaut ko izaugsmi ir iespējami tikai pie nosacījuma, kad mēs kāpjam ārā no komforta zonas, jo kamēr mums ir ērti, tikmēr diez vai būs motivācija kaut ko darīt savādāk. Tad tas, kas, teiksim, ir mūsu mērķis šeit nākt un ienākt Bauskas novadā ar savu enerģiju, ir tieši norādīt uz kaut kādām konkrētākām lietām, kuras varbūt nav fokusā, tad mēs viņas gribam padarīt par fokusu. Līdz ar to, pat ja esošai, teiksim, varai procentuāli būs liels pārsvars, un viņi it kā varētu ignorēt, bet viņi nevarēs ignorēt tevi, ja tu pārstāv kaut kādu iedzīvotāju grupu noteikti. Līdz ar to tas ir viens no mehānismiem, kā veicināt kaut kādu virzību jau kaut kādā nokreitā virzienā. Ja mēs iesākām par šo, tad līdz to varbūt nedaudz atliekam uz bišķīdz vēlāku. Šodien man bija arī iespēja būt TV24 Nacionāla interešu klubā, kur mēs diskutējām un debatējām par iedzīvotāju konsultīviem padomēm. Tātad katrā pagastā kaut kur ir, kaut kur nav. Kāds ir jūsu tas redzējums tieši pie iedzīvotāju konsultīviem padomēm? Redziet, pagājuši gadu nesanāca, ja? Ko es par to gribu pateikt? Tā ideja kopumā jau ir fantastiska, tāpēc, ka tas, ko es, piemēram, šobrīd sarunājoties un cilājot daudz dažādas tēmas, es sapratu, ka ir ļoti švaka komunikācija starp pašvaldības, teiksim, vadību ar parastiem iedzīvotājiem. Līdz ar ko, kāda tad situācija veidojās? Veidojās tāda situācija, ka pašvaldības vadībai ir jāizdomā, kas tad cilvēkiem iedzīvotājiem ir nepieciešams. Līdz ar to pēc savas būtības konsultatīvā padome faktiski varētu veicināt šo viedokļu un domu apmaiņu. Cits jautājums, cik atsaucīgi paši iedzīvotāji, jo tur atkal ir tēma, kādēļ viņi nenāk uz vēlēšanām un kādēļ viņi varbūt arī tajās padomēs īsti neredz tam jēgu. Jā, tad to šeit. Ko tad virzoties tālāk pie jautājumiem, kas skar tieši jauniešus, kas no mūsu puses ir tie būtiskākie darbs ar jaunatni Bauskas pilsētā, Rundāles apvienības teritorijā, kā arī vairākos citos reģionos, kur, diemžēl, šobrīd no pašvaldības puses netiek nodrošināti jaunatnes darbinieki, kas veic tiešo darbu ar jauniešiem, kur to veic nevalstiskās organizācijas vai neveic neviens. Mūsu jautājums šajā kontekstā ir, vai ir kāds konkrēts rīcības plāns vai vīzija, ja jūs tiksiet ievēlēti domē, kā jūs šo jautājumu risināsiet, lai nodrošinātu to, ka visās pašvaldības teritorijās ir aktīvs darbs ar jaunatni un ir cilvēki, kas šo veic? Redziet, ar sešām kandidātu vietām diez vai mēs varēsim varas pozīciju ieņemt, ar to sāksim. Bet virziens, ko es redzu, un tas saistās ne tikai ar jauniešiem, bet tā ideja kopumā, kad es drīzāk redzu to tā, ka, redziet, jūs esat biedrība, kas ir dzimusi uz kaut kādu pašiniciatīvu. Faktiski jūsu tas redzējums jau ir iet un attīstīt to, ko jūs darat. Ja pašvaldība to mēģinās veidot mākslīgi, es stipri šaubos, ka tam būs tāda atsaucība un tāda deksme tam darbam, jo tas cilvēks, kas to darīs, viņš to visticamāk uztvers kā darbu no 8 rīta līdz 5 vakarā. Līdz ar to tas būs tāds, manuprāt, efektīvākais veids ir atbalstīt drīzāk profesionāļus šajā jomā, kas jau to dara. Un tā, man liekas, tas rezultāts ir sasniedzamāks. Te pašā laikā neuzliekot administratīvu slogu uz pašvaldības.
Jā, un ja mēs runājam, tad vispārēji droši vien neizsocializēt jaunatne vai kā savādāk, jo tomēr tā struktūra un tas lielais gigants departaments un viss, kas šobrīd izveidots ir pašvaldībā, viņš ir ļoti sarežģīts, vai ne? Un ir priekšnieks pēc priekšnieka, un vienam cilvēkam pašvaldībā var būt pat līdz 6 priekšniekiem, ja kam viņš ir pakļauts. Jautājums ir tāds, vai skaidrs, ja jūs būsiet pieņemts pozīcijā, vai esat domājuši, vai vismaz varbūt personīgs tev ir viedoklis, kā viņu vispār to struktūru varētu mainīt, vai likvidēt, vai centralizēt, vai decentralizēt, ja? Jūs jau saprotat, ka katrs vārds, ko es šodien pateikšu un klausīsies esošā vara, tas viņiem būs kā uzbrukums iespējams, jā, bet tas, ko jūs nu pat pieminējāt, ir tieši izteiktā varas vertikāla, kas ir pirmkārt apgrūtina darbu, jo viņi sevi definē, kā mēs esam vara, mums ir izpildvara, un izpildvara ir direktors pēc direktora, līdz ar to es to visu redzu, kā optimizēt šo tīklu kopumā. Kāda ir mana paša pieredze? Mana paša pieredze ir vadīt diezgan sarežģīts projekts, kas gan attiecās vairāk varbūt uz būvniecības procesiem, bet kas iekļauj dažādas nozaru pārstāvis. Un to, ko es esmu tajā vadības principā novērojis, ir tieši tas, ka mēs varam sasniegt labāku rezultātu, ja nav šī hierarhijas sarežģītā ķēde. Te ir jautājums atkal. Protams, katrai darba vietai liekas, bet es taču daru to un to, man ir pienākumi, tad jautājums, cik efektīvi tas darbojas. Jā, paldies, ok. Tad arī lēnām ejot jau tālāk, arī lienot iekšā jūsu, kā saka, partijas programmā, šeit Elīze izcēla vienu tieši konkrētu jautājumu, vai jums ir kaut kāds plānots, kāds konkrēts iekļaušās, varbūt atbalsts Bauskas novadā dzīvojošajām mazākumu tautībām? Kādos tieši aspektos jūs saskatāt nepieciešamības izmaiņā attiecībā pret sabiedrības saliedētību tieši Bauskas novadā? Tas kopējais, kāpēc jautājums ir radies, skaidrs, ka jūs runājat par saliedētu sabiedrību un skaidrs, ka Bauskas novads ir kaut kur sašķelts, iecaunieki ir pa sevi, baušnieki pa sevīm, ja, un tam līdzīgi vai kaut kā savādāk? Šobrīd faktiski mūsu novads ir turpina kaut kādā mērā dzīvot pēc vecās sistēmas, ja, kad bija novadi, ja, kas tagad ir salikti vienā, bet viņi tā kā grib vēl dzīvot pa vecam. Ja. Tā būtu viena no pamatlietām, ka tomēr saprast, ka, ja mēs esam viens liels novads, tad mums arī būtu jābūt tādām kopējām nostādnēm dažādos jautājumos, kas arī, teiksim, kas galvenokārt skar iedzīvotāju interesi. Tas būtu svarīgākais, ko es par to gribu pateikt. Okay. Jā, tad ejam arī uzreiz tālāk pa lielām. Tātad ļoti daudz darbinieki, kas mums ir, ieejot jebkurā CV portālā, redzam, ka mēs meklējam ļoti daudz darbinieku šajā pašvaldībā Bauskas novadā, un regulāri mainās šie darbinieki, sākot no kultūras līdz pat juristiem un izglītības nodaļas darbiniekiem un tam līdzīgi. Ja. Kas jūsuprāt ir tā galvenā problēma tieši darbinieku maiņai, un kā varētu izveidot to motivācijas kaut sistēmu, lai tie darbinieki nemainītu savus darba vietas tik strauji? Šis noteikti ir viens no tādiem izaicinājumiem, jo faktiski pašvaldība ir ierobežota atalgojuma sistēmā. Viņiem ir konkrētas vadlīnijas, pēc kā viņi var šos atalgojumus noteikt. Ir vairākas jomas, kurās šie atalgojumi nav konkurētspējīgi. Ko pašvaldība varētu darīt? Teikšu atklāti, tas ir tāds no manas puses nedaudz varbūt tāda utopija, bet manuprāt, šie pašvaldību darbiniekiem būtu kaut kāda jādod iespēja pašvaldībā kaut kāds, bonus, piemēram. Viens no bonusiem, kas man pat ienāk prātā, ir, ja pašvaldībā ir ļoti daudz nekustamie īpašumu, kurus viņi šobrīd steidz realizēt, noteikti tāpēc, ka mums ir budžeta deficīts joprojām, tad iespējams, ka varbūt tas būtu viens no bonusiem, kad kādam no šiem darbiniekiem piešķirt, teiksim, dienesta dzīvoklis to laiku, kas, manuprāt, arī diezgan ievērojumu plusu dotu šī darbinieka, teiksim, sadzīvē parastajā. Jā, ok. Paldies. Tā, virzoties tālāk, jūsu partijas programmā minēts arī pakalpojums valsts tev tavā pagalmā. Sadarbība ar valsts pārvaldi nodrošinās visiem pašvaldības iedzīvotājiem vienlīdzīgas mobilitātes iespējas valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanā. Šeit droši vien ļoti būtisks jautājums. Bauskas novadā, tīpaši arī uz attāliem reģioniem, diemžēl ir ļoti slikta vai te nekāda sabiedriskā transporta pieejamība. Un jautājums, vai jums ir kāda vīzija par to, kā šo varētu uzlabot vai mainīt, jo arī
Arī pēc mūsu darbības mēs redzam, ka mums arī ir jaunieši, kas ir no attāliem lauku reģioniem, un viņiem fiziski nav iespējams piedalīties aktivitātēs. Viņi ir jāved ar mašīnu no aktivitātēm, jo sabiedriskais transports vienkārši nav pieejams. Šeit šis punkts nevelti ir iekļauts mūsu programmā, tāpēc, ka viņam ir diezgan tāda mūsdienīgs pieejams. Kā mēs to redzam? Mēs to redzam tieši tādā kontekstā, kad tas varētu būt, pieņemsim, tā tad ir darbinieks, kuru deleģē, teiksim, vienu reizi mēnesī, doties kaut kādā noteiktā maršrutā, teiksim, labākais piemērs no šejienes skatoties ir Taurkalnas ciemats, ja, doties uz Taurkalnu, un ko tad tajā mašīnā tas iedzīvotājs var izdarīt? Viņš var izdarīt darbības, kuras viņam iespējams ir jāpalīdz, nezinu, teiksim, cilvēki pāri 50 ļoti švaki var aizpildīt, nezinu, tur, teiksim, būvniecības ieceri vai zemes dienestā kādi jautājumi sakārtot. Tad šādā veidā apmācīs darbinieks, kas varētu faktiski šim cilvēkam palīdzēt aizpildīt šīs lietas, un pēc būtības viņam jau nebūtu jābrauc uz novada centru. Jo mūsdienās faktiski gandrīz viss ir izdarāms attālināti, bet otra lieta tas, ka ja cilvēki viņi neprot ar šīm jaunajām tehnoloģijām strādāt, un tas ir diskomforts. Līdz ar to šāda varbūt jauna štata viedības radīšana vai arī skatoties no cilvēka noslodzēm, varbūt mums ir iespēja pašvaldība atrast šādu personu, kura būtu spējīga šo darbu veikt. Tas bija programmā, tas bija domāts tieši šādā veidā. Jā, es šo klausoties īstenībā, iztēlojos, mēs runājam par mobilo jaunatnes darbu, ka mēs braucam uz lauku reģioniem, strādājam jauniešiem uz vietas. Ja mēs izveidojam mobilo pašvaldības busiņu ar pakalpojumiem, ko var piedāvāt, ja, ka cilvēki tiešām tantas un tiešām, kuri gados ir tādi, ja, kuriem ir grūtāk, ka viņi var atnākt tiešām pie mājām, iznākt ārā un saņemt kaut kādus pakalpojumus tuvāk mājām. Man liekas, ļoti, ļoti skaisti un forši iniciatīva, ko tiešām varētu padomāt, ja kura esošā lietvar. Tā kā paldies par šo. Jā. Tālāk, protams, nekur neizbeigsim no tā, ka līdz 30. gadam mums beidzot būtu jābūt apceļam. Tā kā šoreiz tas ir PPP projekts, es tiešām ceru, ka tas solījums būs beidzies. Un tas solījums jau ilgs, man liekas, vairāk nekā 10 gadus, jau pat vairāk, es domāju, pat mēs dzirdam par šo vai ne. Bet tiešām ceram par apceļa esošo izveidi līdz 30 gadam, kas nozīmē, ka droši vien uzņēmēji kaut kur var būt zaudētāji. Pieņemsim, mēģinātāji, kas būs Bauskas centrā, kas zaudēs iespējams klientus vai kaut kā tā, bet tā neuzskata, ka tomēr tas apceļš tomēr nezaudēs klientus. Gribētos teikt tā, kāds tad ir tas mērķis apveceļam? Apveceļam faktiski mērķis, un cilvēki priecājas, kad ir apveceļi tādā versijā, ka viņam nav mazākās vēlēšanas apmeklēt pilsētu. Ja? Tātad tie, kas mērķiecīgi brauc uz šejieni iepirkties vai apmeklēt kādu iestādi vai ēdināšanas iestādi, viņi noteikti arī tāpat uz šejieni brauks, bet ko pilsēta noteikti iegūs miera no šī smagā transporta, kurš faktiski nemitīgi aizņem uz centrālo ielu un rada nemazums bīstamas situācijas. Ja kā tādu lielāko gribās uzsvērt mūsu ģimnāzijas atrašanās vieta, ja, kad, lai bērnam pārvietotos, teiksim, no ģimnāzijas uz šo rajonu, viņam pēc būtības ir divreiz jāšķērso ceļš. Līdz ar to, tas būtu tas, kas noņemot šo smago transportu, jau novienkāršotu mūsu vispār pilsētas satiksmi kopumā. Es esmu par to, cik es neesmu dzimis Baušķinieks, cik es esmu ar vietējiem runājis, tad šī ieceri jau ap 50 gadiem ir gaisā karājās. Jā. Pēdējos 10 gados aktīvāk, jā, bet jautājums tieši būtu par tādu uzņēmējiem, ko atbalsta mehānismus vai kaut ko gatavoties šī apceļam, vai būtu nepieciešams, jo proti, savā ziņā mazāk cilvēki būs. Kaut kāda, teiksim, ceļa malā esošie uzņēmēji varbūt varētu būt zaudētāji, vai nebūs tā, ka mēs zaudēsim arī vietējos uzņēmējus tādā gadījumā? Man gribētos teikt, ka diez vai mēs zaudēsim vietējos uzņēmumus. Man liekas, ja mēs tagad šeit sēdētu un skaitītu, cik centrā mums ir šo uzņēmēju, kas tieši, kā teikt, dzīvo no šiem caurbraucošiem iedzīvotājiem, maz jau to uzņēmumu tik daudz nebūtu. Okay. Paldies, jā. Virzoties tālāk, tad arī runājot par uzņēmējdarbību, tieši jūsu partijas programmā arī ir minēts, ka ir plānos palielināt novada preču un pakalpojumu ekspertu
eksportu, piesaistīt investīcijas, attīstīt drošu vidēju un iedzīvotājiem draudzīgu ražošanu un tā tālāk. Šeit jautājums, kas ir tā varbūt jūsu vīzija, kā jūs saskatāt, kā varētu nodrošināt papildus atbalstu uzņēmējiem, lai veicinātu varbūt arī jauno uzņēmēju darbību šeit un nodrošināt arī tālāk minēto iespēju vecākiem un jauniešiem cienīgi strādāt novadā. Kas varētu būt tas pašvaldības atbalsts? Faktiski šis jau ir viens no tādiem būtiskākajiem jautājumiem, jo, lai rastos budžets novadā, tad ir vajadzīgas darba vietas. Mēs, protams, kad šobrīd ļoti daudz eksportējam mūsu novada iedzīvotājus uz kaimiņu novadiem strādāt, un tādā veidā mēs arī pelnam, bet iedzīvotāji būtu daudz priecīgāki, ja viņi varētu strādāt šeit pat uz vietas, kas ir darbs sasniedzamāks. Līdz ar to jāsaka gan, kā ir stipri ierobežotas iespējas kaut kādā tiešā veidā atbalstīt šos uzņēmējus, bet tas, ko es esmu pamanījis visā novada teritorijā, tad atkal uzsvēršu šos nekustamos īpašumus, kas pieder pašvaldībai, kas stāv ļoti daudz tādā statusā, ka drīz jau būs graustu statusā, bet šos teiksim, īpašumus nododot, var teiksim, kā viena no motivācijas programmām nodot īpašumu kaut kādu, noliktavu veidošanai vai kaut kādu darbnīcu veidošanai. Tas būtu tāds labs atbalsts, jo redziet, ir jau daudz uzņēmēji, kas būtu gatavi kaut ko darīt, bet viņiem ir šis pirmais trieciens, iesākot jebkādu uzņēmēju darbību, kurus to veikšu. Ja tā ir kaut kāda, darbnīca, piemēram, un tu dzīvo dzīvoklī, un tev pat garāžas nav. Ja? Tad no tā aspekta skatoties, tad pašvaldības tas viens no instrumentiem, ka var šādu programmu veidot, kad, teiksim, dot bezatlīdzības nomā, teiksim, kaut kādu zināmu periodu iespējams, lai uzņēmums var, tas iet runa šobrīd vairāk par jauniem uzņēmumiem, bet arī gribās teikt arī esošiem, ja šādā veidā var palielināt darba vietas. Jā, ļoti forši. Un tad vēl varbūt tās bija šī atejot jau uz citu tēmu, ko sauc vispār par domas darbs un ikdienas pašvaldības darbs. Citi politiskie spēki runājuši par to, ka ievēlēšanas gadījumā ļoti atbalstītu ideju par domas sēžu organizēšanu apvienību teritorijās. Tātad nevis tikai domas balstu domā, bet pieņemsim vecumniekos kādreiz iet savā rundā, lai būtu tuvākiem iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji piedalīties. Kā tu domā, vai tas izklausās jā, izklausās nē? Man uzreiz gribās teikt, ka tiks tērēt līdzekļi pārvietoties uz šīm sapulcēm, tad viss ir jāsavēl kopā. Ja mēs paliekam tādi mūsdienīgāki, tad man liekas ļoti fantastiski iespēja, ja šīs sēdes var skatīties attālināt. Es esmu par to, lai sēdes notiek dabā un visi, kuriem jāpiedalās sēdēs, ir fiziski uz vietas, bet tajā pašā laikā iedzīvotāji, es domāju, ka varētu arī skatīties dabā. Protams, kad var jau tur eksperimentālā kārtā to izmēģināt, bet es pārliecināts, ka tās sēdes būs apmeklētas. Jā, īstenībā man arī tieši par to ir pārdomas, ka, man liekas, tās izbraukuma sēdes no vienas puses jā, bet no otras puses, ja mēs dzīvojam attālinātā režīmā, ja kāds tiešām gribētu veikt savus priekšlikumus. Mēs zinām, cik iedzīvotāji ir aktīvi iesniedz savus priekšlikumus domas sēdēs un arī komisijas sēdēs. Protams, aktivitāte gandrīz nekāda. Ja? Tad es domāju, ka, ja paši iedzīvotāji nevēlas jau tagad, vai tas kaut kādā veidā mainīs. Un arī otrs aspekts ir, kāds tad būs sēdes kvalitāte. Kvalitāte, ja viņā piedalās, teiksim, iedzīvotāji, un faktiski tad, kāds tad ir mērķis tam sarunāties ar iedzīvotājiem vai pieņemt lēmumus. Saprotu, ko es gribēju pateikt. Jā, es saprotu. Runājot tieši par līdzdalības tēmu, tad varbūt, kā jau sākumā pārunājām, tad Bauskas novadā iedzīvotāju līdzdalība ir ļoti zema, arī jauniešu vidū tā ir izteikti zema, un arī jūsu partijas programmā vairākās vietās tiek runāts tieši par to, ka būtu jāveicina iedzīvotāju līdzdalība, uzskaitīt arī daži veidi, kā jūs plānojat izdarīt. Kāds ir jūsu redzējums par to, kāpēc šobrīd tā līdzdalība ir tik zema, cik viņa ir, un kas varbūt ir tas, ko vajadzētu darīt stipri savādāk, lai tomēr iedzīvotāji dotos gan balsot, gan ikdienā iesaistītos? Redziet, te jau mēs faktiski atgriežamies pie tā sākuma, ko es minēju, kā mēs esam radušies un kas mēs esam. Ja? Tātad pēc būtības es uzskatu, ka šī
nenākšana balsot, nepiedalīties mūsu kopējā pašvaldības veidošanā ir tāds pazaudēta ticība tai politikai kopumā. Un līdz ar to iedzīvotāji arī, kad ar viņiem runā, viņu viens no tādiem lozungiem, kad visi raujās pie silas, tagad jūs arī tur tiksiet pie silas un tad jūs par mums aizmirsīsiet. Ja? Tātad ir izveidojies gadiem ejot šāds priekšstats, kad tas, kas ir politiskais spēks, ka viņam faktiski neinteresē iedzīvotājs. Tad iedzīvotājs arī vairs viņam pazūd motivācija iet kaut ko balsot, jo pēc būtības viņš nejūtās sadzirdēts. Tad tas, ko es gribētu tajā visā teikt, kad ja šobrīd man ir iespēja pārstāvēt kaut kādu zinām tieši iedzīvotāju grupu, kuri es pats esmu parasts iedzīvotājs, es neesmu ne politiķis, neko, es nāku uz pašvaldības vēlēšanām kā parasts iedzīvotājs ar saimniecisku pieeju, līdz ar to man ir kaut kāda domu grupa un visticamāk, ka šāda teiksim, prakse, kad tai pašvaldībā nomainītos šīs sejas, kas tur nesēž gadiem vienas un tās pašas, es domāju, ka cilvēki arī sāktu ticēt tam, kad mums ir šī demokrātiskā pieeja, ka mēs esam sadzirdēti un ka mēs vispār esam kādam svarīgi. Šobrīd, manuprāt, tieši šī lielākā problēma ir, kad cilvēks nejūtās sadzirdēts un viņa vajadzības nedzird. Tad mēs nonākam pie prakses, kad tagad kaut ko būvēsim, tagad kaut ko celsim, bet vai tas ir tiešām nepieciešams iedzīvotājiem, vai tas ir tāda esošās varas iegriba, darīsim. Ko varētu cilvēkiem gribēt? Iespējams, ka viņi grib, tur koncertu zāli. Iespējams jau arī, ka viņu vajag, bet vai tiešām iedzīvotājiem tas ir kā pieprasījums? Un tieši par jauniešiem runājot, varbūt, ka skaidrs, ka mums arī tā aktuālākā tēma jaunieši bieži vien varbūt mazliet savādāk tā problēma specifiskāka, ka jaunieši vispār neseko līdz politikai, vispār nezina, kas tur notiek. Viņiem ir vienalga par to visu, neuzskata, ka uz viņiem tas attiecās arī. Kā tieši šo vecumā grupu, jauniešu vecuma posmu iesaistīt arī tomēr lēmumu pieņemšanā, veicināt viņu izpratni par politikas kaut kādiem pamatjautājumiem, lai jaunieši kaut vai zina. Mēs esam arī veikuši aptaujas un izglītības iestādes apmeklējuši, ka jaunieši bieži vien pat nezina, kas ir domas priekšsēdētājs šobrīd, piemēram, līdz ar to arī visi tie mazie sīkie jautājumi, kas notiek ikdienā domē, lielie un mazie darbi, viņiem vispār nav saprotami, izprotami un ir pilnīgi vienaldzīgi. Bet skaidrs, ka jaunieši ir mūsu nākotne un arī tagadne un ir svarīgi viņus iesaistīt. Līdz ar to varbūt jums ir arī kāds redzējums par to, kā tad tieši jauniešu līdzdalību veicināt. Redziet, tas jau iet kontekstā, ar ko es jau iepriekš teicu. Ja? Tātad to nosaucot savādāk, tātad ir jāveidojas kaut kādai tādai kultūrai kopumā. Ja? Kur te mums, veidojās kultūra? Viņi mums veidojās jau sākot no bērndārza vecuma, kad dārziņā smilškastē meitenes ir frizieres, puikas ir policisti un celtnieki un vēl citas. Ja? Un tas, kas, manuprāt, būtu nepieciešams šim visam jauniešu periodam, šīs lomas arī turpināt attīstīt, jo faktiski šī rotaļa, viņi jau vienā dzīves periodā tev pārvēršās par tavu pieaugušā cilvēka dzīvi. Līdz ar to, tad, vai to var izlabot pašvaldība, es šaubos, jo tas nāks gan no izglītības iestādēm, gan no ģimenēm kopumā. Ja runā par ģimenēm, tad mēs atgriežamies pie jautājuma, ka ģimene ir zaudējusi ticību politikai, tad ko tad viņi tam bērnam arī par to politiku stāstīs, visu to, ko viņi tajā brīdī domā. Ja šīs ticības nav, tad tas arī nodosies uz bērniem. Un tad atkal nonāks tādas, ja pat izglītības iestādē centīsies stāstīt, ka šīs lomas visas dzīves garumā mēs attīstam, tad viņš domās, pagaidiet, bet man taču mājās ģimenē saka, ka politika ir slikta. Tad līdz ar to mēs atkal rezultātu nesasniedzam. Tā kā, manuprāt, būtu numur viens darbs ar tieši pieaugušiem cilvēkiem, lai vispār tā kultūra šobrīd, ja, tātad, lai tas pieaugušies savam bērnam varētu stāstīt, kad redzi, es aizgāju uz vēlēšanām, ja, redz, kur ievēlēju tur, jaunatviešu, un viņi tur atnesa jaunu gaismu, kaut kādus jaunas idejas, kā vispār tas varētu izskatīties.
Un šādā kontekstā tas varētu arī ieņemt citu virzienu. Jā, papildinām, mēs arī iepriekšējās politiskās debatēs esam runājuši par to, ka mājās ļoti bieži ģimenēs mēs dzirdam politiku. Tādi politiķi šitādi uz vēlēšanām neiešu, viss ir slikti, tas jau pāriet uz jaunietu bērnu. Mēs jau ieaudzinām 10, 15, 16 gadniekam to, kad vēlēt nevajag iet, viņš pamest, ka 18 gadiem nekad mūžā neaizies un nenovēlēs. Bet labi, vēl varbūt papildinot citiem nejautāju, bet tīri retorisks jautājums, skaidrs, ka par to pašā saimā jau ļoti ilgi runā un nav pieņemts. Kāds ir, nezinu, personiskā tā vīzija par saucamo Vote 16, ja balsošanu pašvaldību vēlēšanas uz 16 gadu vecuma, ja mēs pieskārāmies vai šķiet, ka tas ir labi, vai jaunieši vēl tomēr nav gatavi 16 gados, te ir arī jāsaka uzreiz arī skaidri arī visiem skatītājiem, ka tur sadalījusies ir pasauli divās daļās, jaunatnes joma arī Latvija, arī mūsu organizācija, gan ir viens konkrēts viedoklis, ka mēs tomēr atbalstam galu galā, bet ir ļoti daudz arī lielas nevalstiskas organizācijas Latvijas, kas tomēr nostājas pret to Vote 16. Jā. Kāds vienkārši jūsu politiskā partija tas viedoklis? Es tādu nedaudz atļaušos, nedaudz humoru, kad bērnībā liek tev strādāt, nest smagu kartupeļu spaini jau no 12 gadiem, ja, bet uzvesties kā pieaugušais citās dzīves jomās īsti tev neļauj. Ja. Nu, tad mans skatījums būtu tāds, kad grūti jau tā pateikt, vai tas jaunietis ir gatavs vai nē, ja salīdzina manas paaudzes jauniešu 16 gados, viņi noteikti bija pieaugušāki nekā šobrīd, jo vienkārši ir dzīves kultūra kopumā mainījusies. Tad cits jautājums ir, ko tieši grib panākt ar šādu iniciatīvu. Nu, tad, ja mums joprojām likums nosaka, ka ir daudz ierobežojumu, kurus nedrīkst jau pat laikam no 21 gada, ja? Bet tad vēlēt var iet jau tad agrāk. Nu, tad, man liekas, tur neiet kopā šīs divas lietas. Jā, tas tieši izmēr par šo stāstu interesantais, ka iedzīvotāji padomus no 16, vēlēšanas no 18, dzert varam no 18, pīpēt varam no 21. Man liekas, kaut kāds tāds rītīgs absurds iestājas visā kopumā. Tad mēs sapratām. Jā, tā ir pilnīgi. Tas tā kā šobrīd tā sistēma ir tā ļoti interesanta. Reiz, kad bija komisijas sēdē, vienreiz priekšlikumu rakstījis saimā, es vienreiz biju uzrakstījis, parakstījies zem viena, bet sapratu, ka man vairāk negribas tam sekot līdzi, es saprotu, ka tā ir tīrākās peripētīs un nebeidzamā, man liekas, cīņa, kā viņš aplīt, mēs varam griezīties ilgi dikti, vai ne? Ok, šeit īstenībā jūs arī izceļat par to, ka es vēlaties Latviju padarīt skaistu un sakloptu. Šeit es vienkārši izķeru ar vienu jautājumu ar Elīzu par to, ka ļoti bieži mēs sabiedrībā zinām, ka Bauska nav sagatavota svētkiem. Bieži vien mēs zinām sabiedrībā, kad dusmojās, arī vietējais medijas Bauskas dzīve, bieži vien raksta, ka iedzīvotāji neapmierināti. Vai tas ir domāts par to, vai tomēr kaut ko vēl šeit vajag saklopt, lai būtu labāk? Var arī par to attiecināt, bet tas bišķi plašāk domāts kaut kādā mērā. Pamat ideja ir tāda, ka, ja mēs katrs iedzīvotājs pirmkārt sāksim sakopt savu īpašumu, cik ir tavā atbildības jomā, tad nākamais solis, tad mēs jau sakopjam vairāk īpašnieku, varbūt kādu kopīgu teritoriju, un tā tas aug līdz novadam kopumā. Tad, ko mēs ar to domājam, kad Latvija var būt skaista, tādā brīdī, kad mēs katrs jūtamies šai vidē iederīgs un piederīgs. Un mums ir vēlme šeit dzīvot un sakārtot vidu ap sevi. Tas ir domāts vairāk tā. Ja runā par to, vai Bauska ir gatava pasākumiem, Bauska nav gatava pasākumiem katru reizi, kad notiek liels pasākums. Okay. Ja tas iet runa par Pilskalnā pasākumiem. Jā. Jo tas ir liels transporta plūsma, kas atnāk no citām apdzīvotām vietām un novadiem. Un tas rada sastrēgumu zināmā mērā vietējiem iedzīvotājiem uz to brīdi. Jā. Okay, paldies. Jā, virzoties tālāk arī par ļoti līdzīgu tēmu, jūs minat savā partiju programmā arī, ka jūs vēlaties sakopt un atjaunot vēstures pieminekļus, vēsturiskas ēkas, kapsētas un piemiņas vietas. Šeit droši vien jautājums, vai ir varbūt kāda prioritārā joma vai kāds konkrēts reģions, kāda konkrēta piemiņas vieta, kuru jūsuprāt būtu nepieciešams visstraujāk un visaktuālāk sakopt un atjaunot? Mēs noteikti nekonkretizēsim, jo tādēļ, ka šī problēma jau ir diezgan visaptvaroša visā novadā. Te tuvākais piemērs ir, jūs nu pat no kultūra vēsturiska centra pārcēlāties uz šejieni. Ja? Nu, tad šī vide, kas ir lejā, manuprāt, ir skaista vecpilsēta, kur faktiski šobrīd iet bojā. Un
tad pēc būtības jau būtu žēl noskatīties, kad mēs no mūsu fantastiskā vēstures nesēja atstājam tikai drupas. Jo, manuprāt, vēsture daudz skaistāk, ja viņu uztur, ja viņu mudina sakārtot, kas būtu šobrīd, teiksim, ir ļoti daudz nekustamo īpašumu pieder kaut privātpersonām, juridiskām personām, faktiski īpašumu stāv. Tā ir faktiski visu Latvijas problēma. Nu, te būtu tāds vairāki soļi, kas būtu jāmudina šos īpašniekus tātad ar šīm ēkām vai vietām kaut ko darīt, jo, redziet, es, teiksim, tam visam atkal pieeju saimnieciski, ja mums ir noteikts vēl lielums teritorijas, tad mūsu potenciāls, ko mēs varam izmantot, ir precīzi šīs teritorijas. Un jau šīs teritorijas mums ir daudz melnie punkti, kurus mēs nevaram izmantot, tas nozīmē, ka pašvaldība un iedzīvotāji kopumā neiegūst pilnu potenciālu. Tas būtu līdzīgi, ka mums ir liels dīķis, un viņa to ūdeni mums nevaram izsūkt, jo kāds tur, nezinu, ir ielicis betona kluci iekšā. Nu, tātad mēs esam precīzi zaudējuši ūdeni šī betona kluča apjomā. Jā, ok. Jautājums vēl no, kā vienmēr, no Bauskas rajona lauku partnerības. Gan pieskārāmies nedaudz, bet ir nedaudz konkrētāks jautājums tieši par sabiedriskā transporta nosacītu reformu. Ja? Vai saskatāt iespēju kādā veidā domāt par to, lai tas būtu jēgpilnāk un pieejamāks iedzīvotājiem, proti arī vēlākos laika posmos, tagad pēdējie transporti ir 5, es varu vienkārši papildināt jautājumu, ja? Tieši šis jautājums, lai tomēr lauki būtu pieejamāki. Nu, redziet, atkal Taurkalni, ja? Nu, tad, teiksim, ja Taurkalns iedzīvotājs, viņš var strādāt Bauskā, nu nevar viņš strādāt Bauskā pilnu normālu darba laiku, tad tīri izmantojot sabiedrisko transportu. Ja minēšu tuvāku piemēru, mums ir tuvāk atrodas Brunovas pagasta, Vērgiļi, Budbergas ciemats, kuri faktiski jau gandrīz labi, bet tomēr līdz galam nē. Nu, tātad autobuss no turienes ienāk pilsētā nedaudz pāri 9, un jādodas uz autobusu atpakaļ ir faktiski jau 5, 10 vai 15, nu var kļūdīties precīzi, jau tev ir jāsēž autobusā. Tad faktiski tāds normāls darba laiks šiem cilvēkiem būtu ierobežots. Tagad, skatoties atkal uz statistikas datiem, kas ir ar iedzīvotāju skaitu, ja, nu, ja teiksim, ir kaut kāds reģions, kur ir 10 iedzīvotāji vai 10 iedzīvotājiem veidot jaunu autobusu maršrutu, tas nebūtu saprātīgi atkal. Līdz ar to, ko es gribu tajā visā pateikt, kad šī noteikti būtu viena no lietām, kurā ir jāveic tāds pētījums, lai saprastu, cik liels ir pieprasījums katrā konkrētajā vietā, un tad attiecīgi var arī pielāgot šo transporta politiku kopumā. Tas ir tāds mans redzējums. Jā, paldies. Virzoties tālāk pie nākamā tāda bloka jūsu partijas programmā par atbalstu ģimenēm, sociālajiem pakalpojumiem un tā tālāk. Pirmais jautājums droši vien palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem. Vai jums ir jau kāda vīzija par to, kas būtu tas papildus atbalsts, kas būtu nepieciešams? Ziniet, faktiski te atkal tas tāds ne tikai uz mūsu novadu, bet šis punkts mums ir visā Latvijas teritorijā. Tātad ir daži mehānismi, ar kuriem tad varētu atbalstīt stipri ģimenes, un viens no tiem būtu atcelt nekustamo īpašumu nodokli ģimenēm ar bērniem. Kas būtu tāds viens no lielajiem jau tādiem, jo, kā mēs zinām, nezinu, esat interesējušies, bet nodokļu politika attiecībā uz nekustamiem īpašumiem diezgan drastiski tiks palielināta. Jā. Līdz ar to tas jau būs sloks ģimenēm. Teiksim, mūsdienās, lai cik mēs daudz zinām ģimenes, kurās ir vairāk par vienu bērnu. Ja? Tātad šī tendence ir samazinājusies, jo tās ir izmaksas pretī. Jā. Nu, un ja tev šodien jau ir jāmaksā ļoti dārgi par degvielu, elektroenerģiju un arī tā skaitā vēl nekustamo īpašumu grib tam visam pacelt, tad tas sloks ir ļoti liels. Jā, okay, jā, es gatavojoties debatēm, noskatījos prezentācijas pasākumu, to izgriezumu YouTube, kas bija 4-3 minūtes, kur prezentēja to vīziju pa Baltas novadu, kur runāja stāsts par to vienkārši tīri saprast to lielo bildi. Kā jūs, varbūt tās kā politiskais spēks vēl tagad
līdz jūnijam, līdz 7. jūnijam vēl gatavoties vēlēšanām, mēģināsiet tos reprezentēt un aicināt balsot. Šis jautājums ir no Bauskas dzīves žurnāls Ulda Varnavičs. Viņš jautāja pilnīgi visiem, bet vienkārši atsaucot to, ko es atceros. Kas ir tā, kā jūs uzrunāsiet vēlētājiem? Proti, kur jūs vēl būsiet sasniedzami, ko jūs plānojat darīt, lai jūs saņemtu? Bauskas dzīve nav diezko draudzīga attieksme pret mums izrādījis jau no pirmās savas publikācijas, bet paldies viņam, ka viņi mums popularizē arī tādā veidā. Tā kā to, ko es gribu pateikt, mēs ķeram katru iespēju, kā sevi parādīt un sevi pasniegt. Tā kā tieši šī iemesla dēļ arī es neatteicos no jūsu piedāvājuma, jo faktiski jums tas ir projekta ietvaros, man tā ir bezmaksas reklāma. Jo nav nevienam noslēpums, ka jaunotiešiem nav valsts finansējuma, līdz ar to katra darbība un lieta, ko mēs darām, tās ir tīri mūsu pašu finansiālās iespējas. Jā, un tieši īstenībā gribēju runāt, kā ir vienkārši tā no malas, mums skatoties, cik grūti ir cīnīties pret politiskajiem partijiem, kuriem ir šis valsts finansējums. Un jūs, kā sakājat, maziņie tādi bez valsts finansējuma, it kā darat, bet jums tās iespējas ir mazākas. Varbūt ir kaut kāds āķis lupā, ko jūs izmantojat, kāpēc jūs tomēr esat labāki un spēcīgāki arī bez finansējuma pret citiem. Skatieties, ja skatās, vai vienādi nosacījumi ir spēļu laukā, tad, protams, nosacījumi nav vienādi, jo vienam ir resursi un otram nav resursi. Tā pašā laikā, teikšu atklāti, pieņemsim pie scenārija, ja neievēlēs mani, cik es daudz par to pārdzīvošu, vai, ja, piemēram, neievēlēs to, kurš jau šobrīd ir pieredzis tur gadu desmitiem sēdēt. Es domāju, ka tas stress viņam būs daudzkārt lielāks nekā man. Tad ir jautājums, kurš tad cīnās. Vai es cīnos par tikšanu domē, vai viņi cīnās par palikšanu domē. Tā kā es to pat negribētu teikt, ka mēs baigi cīnāmies. Mēs pārstāvam vienkārši kaut kādu, teiksim, nevis kaut kādu, bet noteiktu cilvēku grupu, kuriem rezonē mūsu kopējās idejas, ko mēs gribam realizēt. Jā, virzoties tālāk, atgriežoties arī pie ģimeņa jautājumiem, bet mazliet savādākā kontekstā, runājot tieši par izglītību un brīvā laika iespējām. Jautājums, kā jūs redzat, vai Bauskas novadā ir nepieciešams kaut kādā veidā uzlabot izglītības iestādes, stiprināt tās, kā arī nodrošināt varbūt plašāku pakalpojumu pieejamību, piemēram, kā zināms, bērndārzos ir baseins, bet pašvaldībā arī ir baseins, bet bieži tā situācija ir tāda, ka bērni un jaunieši attālākiem lauku reģioniem nevar izmantot šo iespēju, jo nav pieejams transports. Līdz ar to šeit arī droši vien viena daļa no jautājuma būtu tieši par to transportu, atkal pieejamību nodrošināšanu, kā panākt to, ka visiem tas viss ir pieejams. Un otrā jautājuma daļa ir, kā varbūt jūs redzat to vides labiekārtošanu pilsētā, lai tā ir vairāk piemērota tieši ģimenēm ar bērniem un vispār dažādu aktivitāšu pieejamību. Jums diezgan garš jautājums sanāca. Es varu mēģināt viņu izķert par kaut kādām daļām. Noteikti varbūt kaut kāda daļa, ja es neatbildēšu, palabojiet maniem. Tātad vairāk vai mazāk gribētu teikt to, ka šodien jau mēs faktiski novērojam tendenci, kad šīs izglītības iestādes, gan skolas, gan pirmsizglītības iestādes, viņas jau sāk faktiski lēnām pārvākties uz tādiem centriem. Šodien tie centri diezgan izteikti ir Bauska, Iecava vecumnieki, atvainojiet rundālieši, jā. Bet tā tendence arī, manuprāt, kā viņi šobrīd tiek organizēta, nezinu, vai apzināti, vai vienkārši tā sanāk, bet attīstība notiek faktiski šajos centros. Ko tad mēs katru rītu novērojam lauku reģionā dzīvojot, ir šie autobusi, kas ved šos bērnus uz šīm iestādēm. Tad, lai tas baseins būtu pieejams, manuprāt, viņu var uztaisīt pieejamu attiecībā pret tā, kā šis transports tiek organizēts. Tātad uz šo reģionu brauc autobuss pulkstenis, tur 15 vai cikos. Nerunājot konkrētas vietas, bet abstrakti runājot. Tātad ieliekam to baseinu grafiku, lai, teiksim, šodien mums šis reģions var baseinu apmeklēt, nākamā dienā atkal cits, un to grafiku varētu diezgan ar vienkāršiem veidiem sakārtot, lai nav tā, ka kaut kāds speciāls autobuss jāorganizē vai vēl kaut ko. Tad visa mana kopējais tas piegājiens ir tas, ka
ir jādomā no tā viedokļa, kad ir vajadzības, bet kā viņu varētu pielāgot esošajai situācijai. Jā, man liekas. Jā, vairāk vai mazāk atbildēts, jā, tad vēl papildu jautājums arī paturpinot mazliet par izglītības tēmu. Un arī uz partijas programmā minēja to, ka iedzīvotāji pamet dzimteni, pamet pilsētu dēļ tā, ka skaidrs, ka dodas tālāk kaut kur citās gaitās uz Rīgu vai citām pilsētām. Vai jūs saskatāt, ka Bauskas novadā būtu nepieciešama augstākās izglītības iestāde, lai jaunieši pēc vidusskolas pabeigšanas varētu turpināt šeit arī mācīties un pēc tam attiecīgi arī strādāt? Varbūt kādas idejas, kādiem mehānismiem, kā panākt to, ka jaunieši, pat ja šeit nav universitāte, pēc universitātes atgriežas tomēr pilsētā? Redziet, ja runā tīri par izglītības iestādi Bauskā, es šaubos, vai tas izdosies. Ja mums ir blakus pilsētā augstskola, kuras pēdējos 10 gados arī katastrofāls studentu kritums. Līdz ar to šobrīd mēģināt attīstīt kaut ko jaunu, visticamāk tā būtu utopija pagaidām. Ja iet runa vairāk par to, ka šos jauniešus dabūt atpakaļ uz dzimto pusi, godīgi sakot, ja viņam šeit būs ko darīt, un vide, kurā ir iespējams attīstīt vai uzņēmē darbību, vai darba vide sakārtot vide saistībā ar to, lai šeit var veidot ģimeni, tad šis cilvēks visticamāk atgriezīsies. Bet arī jāsaprot lieta, kad mēs esam jauni, kad mums ir šīs jaunības maksimālisms, ka tas arī nemaz nav slikti, kad mēs izlidojam ārpus savas ligzdas, apskatām pasauli apkārt, un tad tie ir, manuprāt, ap 30 gadiem, kad faktiski vajadzētu nostabilizēties, un tas ir tas vecuma posms, kurā parasti arī tie, kas grib atgriezties, tie atgriežas. Statistika noteikti nav tāda baigā veikta, bet manā paziņu lokā es novēroju, ka tieši šis 30 gadu vecuma posms ir laiks, kad visbiežāk atgriežos mājās. Ja mēs nedaudz atkāpjamies uz profesionālo izglītību, uz vidusskolas laiku, uz pamatskolu, pēc pamatskolas laiku, mums novadā ir viena profesionāla iestāde, Saulēnas tehnikums, un tas arī ļoti garš stāsts ar šo iestādi. Cīņa par to, kam viņa piederēs un zem kā viņa būs, ja tā var teikt, vai ne tiešā tekstā, un arī no malas skatoties ir grūti, šobrīd īpaši grūti. Kāds varbūt ir tavs personiskais, varbūt novērams, cik daudz zini, un varbūt šīs skolas attīstība tavuprāt? Te es varu tikai savu subjektīvu viedokli teikt. Man nav izprotams, kādēļ viņi ne īsti novads īsti neko nevar izdarīt, tai pašā laikā, kas ir atbildīgs par šo skolu, īsti nav gatavi nodot, tad viņi pievieno, ja nemaldos, Kandavas tehnikumu, kas liekas vispār absurds, kur Kandava, kur šis, lai gan pēc būtības, ja tur var nodrošināt labas programmas, tad jau kāda atšķirība, kā tevi sauc, vai ne? Bet, manuprāt, vairāk šobrīd tas tehnikums ir tāds bez savas personības, līdz ar to būtu šobrīd, manuprāt, būtu loģiski, ja kāds tiešām iniciatīvu no malas izrādīt, un ja tie, kas ir spējīgi pieņemt lēmumu attiecībā ar šo tehnikumu, beidzot pieņemt šo lēmumu, piemēram, nodot pašvaldībai ar kaut kādiem zināmiem nosacījumiem. Tas būtu muļķīgi, ja viņi uzliktu vienkārši šobrīd uz pašvaldības pleciem. Tās ir administratīvās izmaksas, kas savukārt būtu tikai apgrūtinājums mūsu budžetam, bet tai pašā laikā kāds jau šobrīd par to maksā. Līdz ar to tai naudai vajadzētu sekot. Jā, varbūt viena sfēra, ka mēs neesam tās stiprāk pieskārušies drošības jautājums, video novērošana jautājums, vai vispār pašvaldības policijas darbs kā tāds. Kāds skatījums ir uz tieši drošības situāciju Bauskas novadā, vai redz kaut kāds konkrēts vajadzības pēc uzlabojumiem, izmaiņām? Te atkal tāda tēma, kas ir kutelīga tēma. Ja mēs runājam par video novērošanu, jā, forši, labi. Cits jautājums, cik to ir efektīvi pēc tam izmantot. Šobrīd es saprotu, tā ir vairāk tā kā datu bāze, kurā ir nepieciešams gadījumā noteikti dienesti var apskatīt un mēģināt analizēt šīs kameras. Bet ir jāsaprot arī otra lieta, kad jo vairāk šo kameru, jo faktiski neefektīvākas viņas kaut kādā ziņā paliek, dēļ tā vien, ka tas ir nenormāls informācijas apjoms. Ja ar mūsdienīgām tehnoloģijām, mūsdienīgu tehnoloģiju palīdzību var šo informāciju apstrādāt efektīvi, tad tam ir jēga.
Ja nav īsti tādi instrumenti, kas palīdz apstrādāt šo informāciju īsā laikā, tad tas īsti nedod rezultātu. Un otrs jautājums, kad jāsaprot arī to, ka katra šī ideja, ko mēs novadā radām un kas prasa statiskos izdevumus, tas ir sloks budžetam. Jā. Virzoties lēnām atkal tālāk pie nākamā jautājuma, kas ir tieši sociālā jomā. Jūs partijas programmā minēts atbalsts invalīdiem, pensionāriem un maznodrošinātām grupām. Vai ir jau kāda vīzija par to, kā tieši šis atbalsts varētu izskatīties un kas tieši ir tas, kas visvairāk varbūt ir nepieciešams šobrīd? Šobrīd jau redziet, ir tā, ka, ja runājam par nevelti, viņas arī sauc par maznodrošinātām, tas jau pēc savas būtības ietver to, ka šīs grupas ir ar ļoti zemiem ienākumiem, dažkārt pat viņiem nepietiek kaut kāda pamatvadu vajadzību nodrošināšanai. Tad šī tēma atkal kaut kādā mērā gribās atkal tos nekustamos īpašumus nedaudz piesaukt, ka varbūt tomēr ir vērts nevis domāt kaut ko jaunu, kādu velosipēdu, bet joprojām tie īpašumi pašvaldībā ir tik daudz. Es te biju tikko kaut kādos ciematos, skatījos, kur dzīvokļus tirgo ārā, kas līdz ar to tie ciemati jau dabiski mirkst. Varbūt, ka tad labāk šim cilvēkam tad dot šo iespēju tur dzīvot, kas šobrīd tāpat pašvaldībā ir kā izdevumi, līdz ar to tie nebūtu papildus izdevumi. Tātad atkal mans pieejams ir tāds, lai maksimāli nenoslogotu esošo jau budžetu. Tātad, piemēram, skriet un solīt, ka mēs tagad dosim visiem pabalstus, diez vai. Mums ir jārod risinājumi, kā mēs varam palīdzēt šiem cilvēkiem arī savādākā veidā. Protams, kad ņemot vērā esošo situāciju arī, kas tagad mums tāds sāpīgs ir to pašu medikamentu iegāde, ja? Protams, ka ir cilvēkiem pat jau darbspējīgiem un ar normāliem darbiem, ka mēs dažkārt nevaram atļauties jau kaut kādus medikamentus nopirkt. Tad šo cilvēku grupai, kam tas ir nepieciešams, tur būtu jārod tieši budžetā atbalsta mehānisms, kā tomēr var uzturēt šos cilvēkus. Jā, tev bija jautājums jau. Man ir. Jā, droši. Jā, jautājums ir virzoties tālāk, tie pašā teikumā minēts dienas uzticības tālrunis. Jautājums, kāda varbūt ir vīzija par šo, šī tāda ļoti konkrēta, specifiska lieta, ko iepriekš neesam pat dzirdējuši, līdz ar to mums ļoti interesanti saprast, varbūt kā ir plānots to īstenot, kam tas būs paredzēts un kāda ir tā. Ziniet, šis jautājums ir tāds, kā pateikt, jau palika nedaudz kutelīgs dēļ mūsu Siguldas novada, ja, kur tika izveidots šis abnormālais telefons, uz kuru zvanīt par kosmiskām izmaksām. Ja. Tad līdz ar to tādā kontekstā gribētos teikt, tas ne tā bija domāts. Bet kāpēc vispār tās tālrunis būtu vajadzīgs? Tāpēc, kad mūsu iedzīvotājiem, kuri netiek uz pilsētu, kuri nezina citus saziņas veidus, kas būtu internetā, vēl kaut ko, tad faktiski viņu vienīgā iespēja būtu zvanīt uz šo tālruni. Un ja šobrīd mums atkal, teiksim, es jums tagad uzdotu jautājumu, kā ir iespējams sazvanīt domu, vai jūs zināt atbildi, neizmantojot datoru? Nē. Redziet, tātad, bet telefona numuru tas būtu iegaumējis vienkāršāk, ko arī istabā uz sienas uzrakstīt, kā tas bija vecos laikos. Tas vairāk domās tieši par šo cilvēku kategoriju, kur faktiski neizmanto viedierīces un mūsdienīgas tehnoloģijas. Respektīvi, tad ja es pareizi saprotu, tāds līdzdalības un informācijas uzziņas atvieglošanas mehānisms. Jā, lai šim cilvēkam ir iespēja, jo, ja jau jūs pat tikko pateicāt, ka jūs nezināt, kā sazināties, tad tā jau ir faktiski problēma. Tad iedomājieties, labi, jūs tagad atradīsiet internetā kaut kādu telefonu, vai tur infocentram vai kādam citam, bet ko tad darīt tam cilvēkam, kurš Tālkalnes mežā dzīvo, viņš pat nesaprot, kas ir internets. Jā, mums jau mēs stundu esam sasnieguši, lēnām jāiet jau uz otru pusi, tā jānopaļojas tas viss kopums. Tad, principā, programmu mēs laikam esam plus mīnus, vai vēl kaut kas bija par programmu? Programmā nekas konkrēts vēl nav varbūt par
tieši kaut kāda situācija, kā Bauskā pavisam noteikti aktuāls jautājums ir šobrīd ielu jaunieši, kas kaut kādā ziņā sajiet kopā ar mobbingu, varbūt arī izglītības iestādēs un to visu jautājums, vai jūs saskatāt, ka arī šim ir nepieciešams kaut kāds papildus atbalsts īsumā, ko nozīmē ielu atbalsts gan skatītājiem, gan skatītājiem, gan jūs varbūt jaunieši, kas nemācās, nestrādā, kas brīvo laiku, visu laiku lielam pavada uz ielām, lietojot aizliegtas vielas, uzturoties negatīvās kompānijās, neapmeklē skolu, neatrodas mājās un tā tālāk. Un mums, diemžēl, veicot tieši šo darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, arī Bauskas novadā ir zināms un pietiek arī visiem iedzīvotājiem. Tas ir redzams, ka šī ir šobrīd aktuāla problēma, diemžēl. Redziet, jautājums ir vienmēr, kad ir kaut kāda problēma, kur viņa ir radusies. Tātad šobrīd strādāt ar sekām būtu neefektīvi un sarežģīti, tad gribētos iedziļināties, kādēļ viņi ir uz šīm ielām. Vai jūs man šodien prasat, vai es zinu, kādēļ viņi uz ielām, es jums atbildēšu nē, ja jūs ticamāk esat tuvāk jauniešiem, vai jūs precīzāk sapratīsiet šo problēmu situāciju, kāpēc viņi tur ir. Bet mans redzējums kopumā ir, kad jaunietis var būt uz ielas un vispār pievērsties kaut tādam destruktīvam dzīves tādam gājumam var pie nosacījumiem, ja viņam nav kur sevi realizēt. Tātad, ko es ar to gribu pateikt? Viens ir tas, kad ir mums skola, otrs ir, ko man darīt laikā pēc skolas, jo problēma jau noteikti nebūs tikai skolas laikā, bet arī vakaros pēc skolas, jo daļa šo jauniešu, kuri pa dienu vēl tomēr aiziet uz skolu, dažkārt nonāks uz ielas, par ko jūs runājat, arī pēc skolas. Ja teiksim, tāda organizācija, kā jūs nebūsiet un nepiedāvās vismaz kaut kādai daļai jauniešu šīs iespējas pavadīt savu laiku kaut kur alternatīvi, tad tas būs vēl sliktāk. Tātad viens no tādiem mehānismiem ir tas, ka šīs organizācijas ir jāatbalsta jūsu organizācija un līdzīgas jums organizācijas, kas jau daļa jauniešu savāks. Līdz ar to, ko es gribu pateikt ar to, tā saucamā masu psihoze kaut kādā mērā strādā. Ja no 50 bērniem 30 ies uz kaut kādu koncentrētu vietu kaut ko darīt, visticamāk viņiem pievienosies vēl vairāk. Tam es ticu. Arī es esmu bijis jaunietis un varbūt mūsu laiks bija nedaudz savādāks, bet tāpat bija redzams tas, ka bieži vien, es pats tā kā visu dzīvi sportists esmu bijis, ka dažkārt pat nesportiski jaunieši pievienojās mums, jo viņiem likās, ka ir interesanti, ka tev visu laiku ir kaut kādas nodarbības, kaut kādas darīšanās. Jā, vēl īstenībā, tomēr ir viens jautājums, kas vēlreiz izlasīja lēnām programmu, ko es palaidu garām, veloceliņi. Diezgan aktuāls jautājums arī mums personīgi organizācijā daudz jauniešu pārvietojas ar velo un jaunieši paši mums tiešām ir teikuši vairāk kā veloceliņu infrastruktūra Bauskā nav tie augstākajā līmenī. Ja? Kā jūs rakstāt, ka principā izvedot jaunus gājies veloceliņus vai ir vīzija konkrētiem, ko pietrūkst varbūt tās? Redziet, tā ir tāds programmas nogrieznis, kurā ir visaptveroša vispār ceļu infrastruktūra kopumā. Bet ja tieši mēs apskatām veloceļus, tad pēc būtības mums jau pat novadā ir daži entuziasti jau ir uzbūvējuši projektus, kur ir diemžēl iestrēgst ministrijā. Izrādās, ka tagad, lai apgūtu kaut kādus projektus, pašvaldība pat īsti nevar kandidēt uz šiem projektiem. Viņiem ir jānodod ministrijā, un tad ministrija pieņem šos lēmumus, kas man liekas ir absurds. Tātad, ko es no savas puses varētu pateikt, kad, lai kaut kādu mērķi sasniegt, par viņu nemitīgi ir jāiet un jācīnās. Tad šis varētu būt viens no veidiem, kas arī saskan ar manu personīgo pārliecību, tiekot pašvaldībā. Viena no tādiem darbībām arī būtu tāda ceļa infrastruktūras sakārtošana. Ko tas nozīmē? Manā izpratnē tas nozīmē, ka nevis mēs ar to atrakstamies, noliekam, te būs budžets tam, un mēs katru gadu viņu apgūstam, bet tas vairāk ir domāts tā, ka mēs veidojam plānu, kā mēs varam attīstīt. Tātad kaut vai tas ir pa 10 km posma, bet tāds konkrēts plāns, kuru mēs katru gadu veicam. Un tā skaitā tie ir veloceļi un arī gājēji. Jā, un vēl varbūt tās vēl par tiem
tādu ļoti svarīgu punktu, kas ir Bausku vecumnieki. Skaidrs, tas valsts ceļš, jā. Bet kā vēl no pašvaldības vēl varētu motivēt, lai tomēr šis Bausku vecumnieku grāmatas ceļš, kas ļoti bieži ir šausmīgā stāvoklī, jā, būtu, teiksim, tāds. Viņš arī šodien ir šausmīgs, jo 2 dienas līdz lietas. Jā. Redziet, te ir tāda, atkal grūti man pateikt, kā tas viss ir radies. Vienu tādu interesantu lietu pateikšu. Ja mums lēmēji vara nodokļu, to visu atvainojot, likumdošanas instruments atrodas kaut kur tālu prom no mums un faktiski šeit atrodas pēc būtības izpildvara, ja? Tad šobrīd sanāks mehānisms strādā tā, ka gan tie, kas rada likums, gan esošā izpildvara, tas ir pēc būtības diezgan, tas ir pat vienas partijas ietvaros, tas notiek. Tātad, kas man šobrīd nav saprotams, kā viņi savas partijas ietvaros nespēj šos jautājumus risināt, jo faktiski ir šeit esošajai varai, ja viņiem ir mums saimā ir pārstāvi, tad, manuprāt, diezgan loģiskā un vienkāršā veidā ir iespējama šī komunikācija, lai pielāgotu kaut kādas normas vai vēl kaut ko. Tad, piemēram, kas ir tāda viena no tā būtiskākajām problēmām, ka mums ir novads, bet mūsu novada teritorijā ir daudz Latvijas valsts ceļu. Nu, labi, neko neteiksim, kas ir mūsu te A7 caurējošies ceļš, bet tas pats jūs pieminētais ceļš, kāpēc viņam būtu jābūt valsts ceļi. Ja tas tak ir pašvaldības interesēs, pa kuru pārvietosies pārsvarā pašvaldības iedzīvotājiem. Jā, vēl atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma, kas bija par jauniešiem ierobežotām iespējām viņu iekļaušanu. Jūs minējāt par to, ka nepieciešama viena tāda kopīga vieta, kur jauniešiem pulcēties, tikties un vērtīgi pavadīt laiku. Arī aktualizējot mazliet sākumā pacelto tēmu par darbu ar jaunatni. Bauskā ir jauniešu māja, bet tā jau vairāk kā gadu stāv tukša, nepiepildīta. Nepilnu gadu, jā, šī māja ir tukša, tur nav cilvēks, kas veic darbu ar jaunatni, nenotiek aktivitātes, vai šo būtu nepieciešams mainīt. Un tad tāds mazliet retoriskāks jautājums noteikti tālākā nākotnē. Ne 4 gadu laikā, nesen arī mēs ciemojāmies Jūrmalā, kur ir uzbūvēts ļoti skaists jauniešu centrs ar dažādām funkcijām un plašām iespējām jauniešiem. Vai jūs saskatāt, ka arī Bauskas novadā būtu kaut kur iespējams uzbūvēt varbūt jaunu ēku, kas ir pielāgota tieši jauniešu centra vajadzībām? Nu, kas uzreiz jautājums rodās, ja jau tāda ēka ir tapusi, tad kāds bija mērķis šai ēkai? Veicināt aktīvu jauniešu līdzdalību un veicināt dažādu jauniešu pasākumus. Vai šai ēkai izdodas šo mērķi sasniegt? Nē. Nu, redz, tātad, ko es gribētu par to pateikt, tātad, vai šeit gadījumā nav saskatāma šī situācija, ko es pirmsākumā jau teicu, kad novada doma izdomā, kas būtu vajadzīgs iedzīvotājiem. Ja? Tad šī variantā viņi ir izveidojuši ēku, kura šobrīd stāv uz pielietojumu. Tātad nauda ir iztērēta, mērķis nav sasniegts. Ja? Tad man uzreiz nākamais jautājums ir, ja jūs nesen ievēlcāties šeit, kāpēc jūs neievēlcāties tur? Jo tas iemesls ir, viņi tikai atjauno no iekšpuses, tā ir vecā sporta skola. Un tā ēka ir iekšā ar vecu iedzīvi, ko saucam par pelējumu. Bijusi iepriekšā, šobrīd iespējams tas kaut kādā veidā sakārtos, tas bija laba pieredze. Tur pusgadu apsēsties, sēdē kā pašvaldības darbiniekiem un sapratu, ka tas nebūs man. Arī sākās laucēt problēmas, un mēs kā organizācija pašvaldībai pateicām, ka mēs neredzam sevi nekādā veidā tur. Un labāk īrēsim no privātā, tērēsim naudu bagu zīri, kvalitīvā vietā, kur mēs pielāgosim sev vidi, kā mēs vēlamies, nevis... Nu, redziet, tad man uzreiz rodās atkal virkni jautājumu. Tātad, cik es saprotu, it kā ir uzcelta jauniešu māja, bet tajā pašā laikā viņa nav izmantojama, ja? Pareizi saprotu. Nu, tad rodas nākamais jautājums, tad kā var būt tā, kad ir uzcelta vai atjaunota ēka, kura faktiski nevar pildīt savu funkciju. Jo, starp citu, nododot ēkas eksploatācijā, viņām ir jāatbilst noteiktām prasībām, to starpā sanitārām prasībām. Līdz ar to tad ir jautājums, tā problēma ir radusies pēc šīs ēkas. Pēc, jo viņa ir vēsturiski, viņa ir sena ēka. Viņa ir diezgan sena ēka, un
kā saka, viņai vienkārši ir liels novietojums. Viņi jau par kultūru vēsturiskais objekts, kas nozīmē, ka atjaunots un neviens viņu baigi negrib, un tur nosēdušies pamati. Un viņi beidza nelielas investīcijas iekšā kosmētisko remontu un arī tādu... Tāpat rodas jautājums, vai tas bija nepieciešams, ja īsti nebija skaidrs, kāda būs turpmākā šīs ēkas izmantošana. Tad es to vairāk saredzu kā tādu diezgan tūredzīgu lēmumu, tādā brīdī nesot skaidrībai, vai šī ēka vispār nepieciešama. Jā, jo apvienības pārvaldes vadītāja Līga Vasiļovs Bauskas, apvienības pārvaldes vadītāja, kā saka, darbinieki nav izdosies viņai atrast jau nepilnu gadu. Un jautājumā piedāvājot deleģējumu, mēs vienmēr deleģējam līgumu darbu mums kā uzdevumu funkciju deleģēt. Ja. Atrodam vienmēr ieganstus un tagad Izglītības kultūras sporta komitejā, lai viņi tā precīzi saucās, negrib kļūdīties, ja, bija, ka vajag vēl pētīt, vai mēs esam efektīvāki. Ja, tātad vajag izpētīt, un tagad nenotika darbs. Redziet, es to vairāk redzu tā. Pirmkārt, gribētos, ja mums ir skatītājs, vai neesmu pārliecināts, vai skatītājs saprot vārdu deleģēt, ja, tad nodot funkcijas. Ja. Es cenšos vispār vienkāršā valodā runāt, lai es esmu saprotams visiem. Ja. Līdz ar to, ko mēs pašā sākumā sarunas arī pieminējām, kad, manuprāt, tas ir tāds loģisks gājiens, kad jūs jau esat profesionāļi, kas faktiski to dara jau vairākus gadus. Jā, cik bija 6 vai 7. Ja? Tā vietā, lai gadu nedarītu neko, vai kur ir cilvēki, kas ar to nodarbojās, tad, ja tā būtu mana lēmuma pieņemšanas, tad noteikti, kad es teiktu, jā, nevis kāpēc nē, bet noteikti tas ir jādara. Gribu pateikt, ka šeit laikam droši vien atbilde tajā, ka nepatīk konkrēts personāžs. Ir kāds iegans par kaut ko, jo mēs nebūsim tā organizācija, kas glaudīs pa spalvai, ja neuzskatīsim, ka ir pareizi. Un tā droši vien ir mūsu galvenā problēma. Viņi tā uzskatā ir problēma, mēs to uzskatām par līdzdalības mehānismu un reālu demokrātiju, ka mēs nepiekrītam lēmumiem, kuriem mēs vēlamies diskutēt. Redziet, gribās jau kopumā teikt, ka sanākot ļoti daudz dažādiem cilvēkiem kopā, visticamāk, katram no mums būs savas domas par katru jautājumu. Demokrātijas princips jau sevi arī to ietver, ka katrs mēs drīkstam būt ar savām domām un savu viedokli. Un tas, kā mēs varam virzīties uz priekšu, ir balstoties uz kompromisiem kaut kādiem. Ja mēs izveidojam ļoti spēcīgu varas pārsvaru kaut kādā vienā virzienā, tad diez vai to varēs vairs nosaukt par demokrātiju beigās. Jā, vēl ko kopsavilkumu, vēlēšanas tuvojās. Kāds vispār ir prognozes par vēlētu aktivitāti? Būs augstāka, 27% bija pagājušajā reizē, šoreiz, varbūt ko tu dzirdi no cilvēkiem apkārt, par ko tas komunicējas? Tīri teorētiski vajadzētu nākt klāt vēlētājiem, kas atbalstīs mūs. Pareizi. Līdz ar to mēs to diezgan labi arī apzināmies, ka visticamāk mūsu vēlētājs arī būs tas, kas jau faktiski pamatos jau bija pateicis, ka viņš vairs nenāks vēlēt, ka viņam tas neinteresē, ka viņš nekādi nesaredz to. Jo sarunāties ar iedzīvotājiem, mēs dzirdam vienus un tos pašus teikumus, kad priekš kam vēlēt, priekš kam tur vispār iet, jo tāpat nekas nemainīsies. Tā ir tāda standarta frāze, ko liekas, ka visi ir iemācījušies vienādi runāt. Tā kā prognozes ir, ka varbūt mēs ar savu entuziasmu būsim piesaistījuši vairāk iedzīvotājus rietumu uz vēlēšanām, aizdomāties par to. Ir jau arī dažādas tādas sabiedriskās aktivitātes, ko mēs kā apvienība jau veicam. Ja noteikti esat dzirdējuši, mums vēja parkus diezgan lielus grib mūsu teritorijā izbūvēt, un visticamāk viņiem tas arī izdosies izdarīt. Te bija vairāku tēmu par to, ko pirmīt minēja, par to, kad nav šī komunikācija starp iedzīvotājiem, kad viņa it kā notiek formāli, tātad ir kaut kāds sabiedriskās apspriešanas un tam līdzīgi arī bijuši par vēja parkiem sabiedriskās apspriešanas, bet atkal sarunājoties ar iedzīvotājiem, daudziem ir pārsteigums, kad tāda ir bijusi, kur tas ir noticies, līdz ar to ir skaidrs, ka šāds apziņošanas veids, kā tas ir šobrīd, viņš nav īsti efektīvs. Jā. Tāpat arī pie šīs efektivitātes varētu pieminēt, ka mums ir aplikācija novadā. Es vienkārši izmantoju iespēju viņu to reklamēt, jo mums ir aplikācija, kurā mēs varam ziņot par problēmu situācijām.
Un cilvēki, kas pat lieto viedierīces, nav informēti mūsu novadā, ka mums ir šāda aplikācija. Cits jautājums, cik viņi ir efektīvi, bet katrā gadījumā, cik es esmu pavērojis, ļoti daudz cilvēku izmanto. Mēs arī, es nezinu, Elīze, arī mums visiem trijiem, liekas, ir. Tā kā lietojam, sūtam ik pa laikam mūsu pretenzijas vai nepretenzijas vai iebildumus vai dažkārt lietas. Tā kā jā. Un tad varbūt jā, vēl pats noslēdzošais, pirms mēs tiešām sākam, kā sākat tā, tad droši vien būs, mēs vēl visdrīzāk nebija Elīze pateikusi aizkadrām, bet visiem tiem, kas nezin, tad šobrīd izskatās, ka mēs ar visiem kandidātiem, kuri būs ieinteresēti, ar visiem politiskajiem spēkiem tiksimies vienu vietu. Mēs tiksimies vienu vietu 1. jūnijā, Bērnu aizsardzības dienā, pie domes, uz skatuves, ar īpašu programmu un aktivitātēm, lai Bauskas starākā centrā, pie Rimī, kas principā ir Bauskas centrs, manuprāt, kur visvairāk cilvēki arī ir. Populārākā vieta, jā, lai mēs uztaisītu, gribētu teikt tādu tusiņu, kur būs pieejami visi politiskie spēki, kur būs diskusija lielā uz skatuves, kur varēs visi cilvēki atnākt, saņemt savus atbildes. Un arī mūsu vadītās debats, kuru varēs tiešām, es domāju, ka pacīnīties. Bet noslēdzošais jautājums tev. Iepriekšējā politiskajiem spēkiem bija jautājumi, bija nepajautāju. Jautāju, tāpēc, ka tomēr jūs esat jauns spēks, kas ienāk iekšā šoreiz. Tas bieži vien jautā, tāpēc arī es pajautāšu par sarkaniem līnijām. Vai jums ir sadarbības sarkanās līnijas ar politiskajiem spēkiem? Es domāju par tādu jautājumu. Pēc būtības noteikti negribētu vispār tādu terminu uzturēt, jo to faktiski ir definējusi mūsu gadiem esošā vara, kas sevi apvilkusi ar līnijām jau no visām pusēm. Līdz ar to, par ko mēs iestājāmies par iedzīvotājiem, tātad par viņu interesēm. Un tas, ko noteikti negribētu darīt, spēlēt šīs politiskās spēles, es ar Jānīti vai pret Pēterīti, bet vairāk par ideju, ko tad mēs kopā darām. Ja mums ir laba ideja vai tā saucamajam oponentam ir laba ideja, tad tādā brīdī, ka šī ideja ir laba, ir jādodas kopā šīs idejas realizācijā. Jo pretējā gadījumā, kas tad sanāk? Sanāk, kad spēlēt politiskās spēles, mēs faktiski iedzīvotājiem liedzam iespēju pie kādas idejas realizācijas. Jā, un tas noslēgumā, ko mums vienmēr ar Elīzi ir jāpasaka, tā kā jau minēju, šis visu to projektu ietveros, tad šis te projekts ir Erasmus Plus līdzdalības projekts Lab Available 3.0, tātad 3. projekta daļa. Vēlreiz apliecināja, ka arī 4. projekta daļa jau ir apstiprināta un jau jūnija sākumā tiks uzsākta. Un šo finansē Eiropas Savienība no jaunatnes un jaunās sabiedrisko programmu aģentūra. Un mēs nekādā veidā šeit nepārstāvam ne Eiropas Savienības, ne jaunās sabiedrisko programmu aģentūras viedokli, bet gan mūsu biedrības laiks jauniešiem un suverēnās varas apvienības jaunatviešu viedokļus un sarunu. Tā kā birokrātija, bet ko vajag, izdarījām līdz galam. Tā kā liels paldies, ka atsaucies, liels paldies, ka atradāt laiku aprunāties un iepazīt vairāk. Es domāju, ka cilvēkiem tikai skatījās, un jāsaka, ka īstenībā skatījās gandrīz līdzīgi kā ikvienam politiskajam spēkam, kas ir bijuši. Tā kā skatījumi ir, tā kā interesi ir, un ļoti ceru, ka cilvēki izvērtēs un neskatoties uz to, ka jauns spēks ir ienācis pie mums novadā, tomēr varēs arī pieņemt lēmumu. Ceru, ka arī šīs dienas saruna kaut kā varēs palīdzēt tiem izvēlēties. Un novēlu veiksmi vēlēšanās, un cerams, ka tiksimies vēl jūnija sākumā. Paldies! Paldies!